Madonas nopietniecības un mākslas muzejā atklāta izstāde Mākslas saites, kurā vienopus skatāmi vienas ģimenes mākslinieku Intas Celmiņas, Edvarda Grūbes un Austras Celmiņas ķeirānes darbi. Izstāde atklāja vienas ģimenes radošo pēctecību, vienlaikus ļaujot iepazīt 3 atšķirīgus mākslinieciskos rokrakstus un viņu devumu Latvijas profesionālajā mākslā. Inta Celmiņa, Edvards Grūbe un Austra Celmiņa, viņi viens otru papildina un tāpat laikā ir savu īpašo stāstu, jo Edvards Grūbe ir tāds spēcīgs, mēs redzam šīs te krāsas, tur var redzēt mātes tēlu, tur var redzēt maizi, to latvisko. Intai Celmiņai tas vairāk saistās ar tādu muzikālo virtuozitāti, tādas vieglas krāsas, un Austra Celmiņa ir paņēmusi no abiem vecākiem tekstilmākslā, ieliekot tādu precizitāti un tāpat laikā to vērtību, ko nozīmē mājas, lauki un mantojuma saglabāšana. Intu esmu redzējusi izaugam par mākslinieci soli pa solim ar ļoti grūtu, sarežģītu, ārkārtīgi pārliecinošu gājumu, un te nu viņš ir, un Grūbe mūsu lielais grants, kas mums ir ārkārtīgi daudz iespaidojis, un tā ir vesela skola, un Austra, jaunākā dalībniece, ar savu filigrānumu, gaismas jušanu, ārkārtīgi stingru gaismas izjūtu, kas ļoti piestāv šai vietai. Mēs atgriežamies ar ģimeni Madonas izstāžu zālē, ļoti gaišā, ļoti skaistā zālē, kur darbi ļoti labi izskatās. Un vēl sanāk arī neliela jubileja arī man kā māksliniecei, jo pirms 30 gadiem es sāku piedalīties izstādēs ar savu pirmo darbu. Un darbs ir no manas bērnības mājas šeit pat Madonas novadā, no Miķelēniem. Tas ir loks, kurš simbolizē gan to, ka mēs šeit esam piederīgi, gan arī to, kā attīstījusies ir arī mana radošā darbība šeit. Madonas novadam ar šo ģimeni ir sena saikne. Kopš 1977. gada visas vasaras tiek pavadītas Liezeres pagasta Miķelēnos, kur arī tapuši daudzie mākslas darbi, tā izceļot Madonas novada nozīmi viņu radošajā dzīvē. Tieši šeit es un arī mans vīrs un mana meita esam iegūši vislielāko grūdienu un pacēlumu savam garam, savai mākslai. Mūsu darbi ir patiesībā atvasinājušies no šiem milzīgajiem, skaistiem latviešu lauku iespaidiem. Un arī cilvēku labestība mūs ir turējusi, un arī mūsu pašu prieks, ka pilsētnieki mēs varam tos laukus saprast un līdz ar to labāk saprast Latviju. Un es nezinu, kādi ķēni mēs būtu izauguši paliekot Rīgā uz akmeņiem. Jāuzsver, ka izstāde ir viena no Madonas pilsētas 100-gadē veltītajām kultūras norisēm, akcentējot novada saikni ar Latvijas profesionālo mākslu. Kvalitatīvu mākslinieku darbus mēs skatām ne tikai Rīgā, mēs skatām ne tikai Eiropas skaistākajās un lielākajos muzejos, bet šeit pat Madonā, mazākā pilsētā, bet ar lieliskām izstāžu zālēm, kuru gaisma uzsver šo mākslas darbu gaismu un ēnu spēles. Tur ir tik daudz spēka visās 3 ekspozīcijās. Un augšas gaisma, Madonas muzejs, tā vispār ir brīnumu vieta, kur būtu vērts nākt svētceļojumā uz šejienu. Un tiesa, Madonas nopietniecības un mākslas muzejā līdzās pastāvīgai ekspozīcijai novada arheoloģija visa gada garumā regulāri skatāmas profesionālās mākslas un tematiskās izstādes, iepazīstinot apmeklētājus gan ar Latvijas mākslas aktualitātēm, gan novada kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt izstāde Mākslas saites skatāma būs līdz 6. septembrim. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.